Labvakar, es Medgars un esmu iespējamās misijas 4. iesaukuma, un šis ir Vasaras akadēmijas 2. gada, jeb šo 5. nedēļas noslēguma izbrauciens 2 dienas mežā, Sense of Teen āra parkā, un 2 dienas mēs tā kā ņemamies pa mežu un izaicinām sevi. Tas, kas ir noticis, ir mēs pusotras dienas laikā izgājām no tāda ļoti viegla, patīkama stāvokļa uz kaut ko, kas ir aiz mūsu komforta zonām, tālu prom, mēģinot pārvarēt sevi, mēģinot pārvarēt to, kas jau mums ir iesākts, salauzt tās lietas, kas mums likās ir laužamas, mainīt tās domas, kas mūs kavēja, un ar tādu tālāku ideju, kā to visu aplicēt, pielietot mūsu skolas gaitās. Un tad tā pirmā lieta bija mūsu atbraukšana šeit, kad tas viss iesākās ļoti uz tādas augstas nots, un nakts sardzes, sēdēšana, patīkamas sarunas, skatīšanās zvaigznēs, kur daudzi uzzināja, kas ir vasaras 3 stūris, vasaras zvaigžņu 3 stūris un dažādi zvaigznāji, un individuālas sarunas, sežot divatā, sargājot uguni, iešana āra pirtī, ko paši arī veidojām un tā kā mēģinājām darīt kopīgi. Līdz šorīt mēs tā kā devāmies zemo virvju trasēs, mēģinot pārvarēt paši sevi pirmām kārtām, mēģinot saprast, kā darboties grupā tā, lai tas rezultāts būtu pēc iespējas labāks, efektīvāks, un mēģinot sevi iemācīt to, kā būtu jārīkojās, lai visiem būtu labāk. Un tās atziņas, tā mana pamata atziņa ir tāda, ka arī es varu kāpt pa virvēm, un es to varu darīt, un arī tie, kas domāja tāpat, ka viņi to nevar, arī viņi var, un viņi varēja, un tas, ka vienkārši ir jāmācās īstajā brīdī uztvert tie cilvēki apkārt, un tas arī tas, ko es mēģināšu ņemt līdzi uz skolu, ka ir jācenšās sajust pirmām kārtām jau tie bērni apkārt, otrām kārtām citi skolotāji, kolēģi un līdzcilvēki, lai pēc iespējas veiksmīgāk varētu noteikt, kur viņi ir, ko viņi vēlas, ko viņi var dot, un ne tikai tas, ka tā ir kaut kāda bumbiņas aizmešana un gaidīšana, kad viņi metīs atpakaļ, bet tas ir kaut kāds process, kad tā bumbiņa visu laiku ir gaisā, un tā ir uzticība galvenokārt, uzticība pašam sev, uzticība kolēģiem, un tieši iespējamās misijas 4. iesaukuma cilvēkiem, jo ļoti daudz no mums šodien aizies ar tādu fantastisku plecu sajūtu, ar karāšanos virves galā, un tevi kāds visu laiku tur aiz rokas, un tu nezini, kurš ir tas, kas tevi tur, bet kāds tevi tur.